par finišu tikko kā. Jā, bet tikmēr pie mums ciemos ir atnācis treneris Arnis Ozoliņš, un varbūt tev paprasīsim, kas tad ir ieraudzīts šodien. Kas šodien ieraudzīts? Sveiciens vispār sākumā visiem. Sveiki. Labdiena, prieks, ka Rezeknē šogad ir ļoti labs laiks, skriešanai tieši piemērots. Kas pirmkārt ir ļoti daudz dalībnieki. Prieks redzēt, ka tiešām skriešana ir topā un pirmās lielās sacensības šogad, un cilvēki vienkārši patīk skriet visiem un ir ļoti, ļoti aktīvi. Tas ir pats galvenais. Un Rezeknē vienmēr skaista trase, skaista starta vieta, vide, viss ļoti labi. Varbūt no treneru skatu punktu vērtējot, trase tā ir sarežģīta, vienkāršāka varbūt nekā citas. Trase, ja godīgi, ir viena no grūtākajām. Ir diezgan kalnaina. Tā kā ir 2 lieli kāpumi, un ja skrienot pusmaratonu ir 4 apļi, tad 8 reizes skrienot kāpumā un finišā ir liels tāds kāpums, diezgan var nogurt. Un ja daudz domā, ka, piemēram, Sigulda būtu grūti, tāpēc, ka Sigulda ir kalni. Sigulda īstenībā viena no vieglākām, jo tur ir diezgan daudz līdzinumu trasē. Tur ir cits skrējiens, ļoti sarežģīts, Siguldas kalnu maratons. Tā kā Rezekne ir viena no smagākajām. Un tev uz Jakas coach rakstīts, jā? Vai šodien daudz vērsās pēc padomu? Nē, šodien es tikai iesildīju visus pirms starta. Tā, lai viss pakustās, jo, kā jau mēs zinām, iesildīšanās īstenībā ir viena no galvenajām sastāvdaļām, lai jūs labi noskriet. Nebūsiet iesildījies, iespēja gūt kādu traumu, nebūsiet gatavs startam, bet ja jūs iesildaties, visu ķermeni kārtīgi sagatavojat, gan saites, gan muskultūru iesildaties, līdz ar to jūs esat iespēja gūt labāku rezultātu. Sevišķi vēsākos šādā tieši tā, sevišķi šādā laikā kā tagad, tad sildīšanās ir pats svarīgākais. Tā kā amatieriem katrā ziņā iziet ārā vienkārši un sākt uzreiz skriet, tas ir bīstam? Atkarīgs cik ātri. Iziet ārā un ļoti, ļoti lēnām tipināt. Tas ir ok. Tā ir gandrīz kā iesildīšanās. Tā ir kā iesildīšanās, tieši tā. Pēc tam, ja jūs vēl nedaudz palokaties, tad ir ok. Bet ja jūs atnākat uz startu, pēc 5 minūtēm starts, tikko ierodaties, ejat uz līniju, izņemat numuru un uzreiz skrienat. Pirmkārt, jūs ejat līdz pūlim, uzreiz skrējiena temps ir krietni ātrāks, jo pūlis jūs pats nes uz priekšu. Un tad ir iespēja, ka pēc pirmajiem metriem jutīsiet, ka vai nu sāns dur, vai nu kāja, kāda saroja, vai nu kaut kas nav kārtībā. Tāpēc, nākam labāku startu stundu noteikti, vai vismaz pusstundu ātrāk un pakustamies, palokamies, lai būtu daudz drošāk skriešana. Citreiz tā sajūta nāk pēc kaut kādiem dažiem kilometriem. Saproti, ka tu esi vienkārši pāri sācis startu. Jā, vienreiz bija tā, ka Piķerniekos vienkārši mēs tur filmējām un man cits nekas neatlika sākt sacensības gan īsti pašā priekšā. Man nebija iespēja aizskriet līdz beigām. Jā, tas arī viens no aspektiem, kāpēc laicīgi jānāk uz startu. Jā, un tad, kad paroja tev līdzi, it kā domā, ka tu skries lēnām, bet tu nevari vienkārši lēnām noskriet, jo tev ir rāvis priekš. Par to jāpiedomā noteikti. Varbūt jautājums trenerim, ja es esmu cilvēks, kas lielāko daļu dienas, lielāko daļu nedēļas pavada ofisā un vēl nav sācis skriet, kas varbūt ir tās pirmās darbības, kur ir jāspēr tie pirmie soļi? Ir svarīgi, kāda man ir apavi vai kāds apģērbs, tam ir nozīme, vai no sākuma tādā amatieru līmenī, tādā tipināšanā var sākt arī, principā, ar to, kas ir pieejams. Es teiktu, pats galvenais ir sākt, vai ne? Jūs sākumā vajadzētu pēc ofisa aiziet mājās, tiešām arī iziet ārā un sākt skriet. Protams, ekipējums ir viens no aspektiem, kas gan palīdz pareizāku skriešanu, komfortablāku. Asfalts sevišķi ir daudz skrienam, jo visu šoseis skriešanas ir ciets segums, vajag mīkstu apavu samordzējošu. Protams, arī ekipējums, apģērbs ir diezgan būtisks pret lietu, pret vēju, lai komforts, lai patīkamāk skriešana. Bet, protams, pats galvenais ir, ja jūs ejat un skrienat. Savukārt, ja jūs ejat un skrienat, ja jūs tagad nekad neesat skrējis, visu ziemu esat atpūties, tā gatavojies jaunai sezonai un šobrīd esat gatavs, nevajadzētu arī pārforsēt tā, ka jūs uzreiz katru dienu ejat skriet. Vajag pakāpeniski iesākt, lai nav tā, ka es no rītdienas iešu skriet, ejam rīt, parīt, aizparīt. Cik ir tas bieži, varbūt 2 reizes nedēļā? Es ieteiktu tieši tā, sākumā varbūt pirmo nedēļu 2 reizes, pēc tam jau 3 reizes nedēļā, nevis tur katru dienu, un tas būs daudz labāk, un nevajag iesākt uzreiz ar 10, 15, 20 kilometriem. Sākam kaut vai 20 minūtēm, pēc tam jau 30, pēc tam 40, palielinām nedaudz to pakāpeniski, to apjomu. Ir jēga sākumā varbūt tajās pirmajās reizēs skriet līdz tam, kad tu vairs nevari tās kājas pavadīt? Nē, noteikti nevajag pirmā reizē sevi visu ķermeni iztīvēt maksimum. Tad vairāk negribēsies iet, jā. Tieši tā, sākumā vajag skriet savā komforta zonā, vai jūs jūtaties labi, vai jūs to skrējienu varat izbaudīt. Pēc tam jau jūs varat ātrāk paskriet, nākamā reize pieliekat varbūt nedaudz ātrāk tempu vai distanci.
Tādos varbūt gadu posmos, kādi ir tie loģiskie pakāpieni? 5 km vienreiz noskrienam, un tad nākamgad ir vērts arī 10 jau mēģināt? Īstenībā, jā. Piemēram, ja jūs domājat par gadiem šogad sākuši skriet, tad sākam ar 5 km. Sasniedzam 5 km savu mērķi, savu rezultātu. Ejam tālāk 10 km. Un tā pakāpeniski. Tie, kas skatās šobrīd šo Reizeknas posmu un izdomājuši par biķerniekiem piedalīties, tad tagad īstenībā sākam piecīt. Tieši tā, ir 3 nedēļas laiks, sākam gatavoties un 5 km būs ideāli piemērot jums. 3 nedēļas var sagatavoties, ja? Uz 5 km noteikti, protams, sagatavoties kādā rezultātā. Sagatavoties noskriet, katrā ziņā jebkurš varēs. Jo vienmēr ir iespēja arī soļot. Ja? Tieši tā, nojot, soļot, galvenais piedalīties. Man iesākt skrējienu un pabeigt. Redzam, šeit arī šis ēdināšanas punkts, kur Dobels Dzirnavnieks ar kārtīgi putru pabaro uzturam. Uzturs, tieši tā, būtisks arī ir. Mēs ar Krišu arī ceram, mums atnesīs kādu. Jā. Pagaršot. Viņu jau labi. Arni, pagaršojam? Varētu. Jā. Bet vēl nav sanāks. Nekas jau nemainās. Putra ir, laikam, viss ir vienādi. Auzu, pārslu parasts. Vai enerģija vieglāk būtu ātrāk atgūt, kas ātri pārstrādājās. Tā kā arī pirms skriešanas ļoti būtiski nevajadzētu pusstundu pirms starta vēl ēst un pat pēc tam skriet un saprast, laikam tomēr nevajadzēja to putru ēst. Tik tuvu startam. Tā kā 2 stundas noteikti, varbūt pat dažam 3 stundas nevajadzētu neko ēst. Un ļoti daudz ogļhidrātu iepriekšējās dienās vajadzētu uzņemt. Bet vispār putra ir ļoti laba, gan pirms, jā? Gan pirms, gan pēc, jā, putra tas ir ļoti labi, bagātīgi un ļoti enerģijas vērtīga. Tā kā bērni klausties un ēdiet putru gan mājās, gan bērndārzā, gan skolām. Tieši tā. Ir iespēja. Un arī pirms sacensībām un pēc. Tieši tā. Par tiem laikapstākļiem vēl runājot, šis agrais pavasara posms +1, +2, lēnām palielinās temperatūra. Šobrīd jau tagad ir siltāk. Ja nemaldos, starts bija apmēram, kad bija +7, +8. Un tādā garākā distancē kā pusmaratons, es pat teiktu, tas ir tuvu ideālam laikapstākļiem. Jo ja būs +20, +25, tad iedomājieties, jūs skriesiet 21 km. Daži varbūt, kas amatieris iesaicēs 2 stundas, varbūt pat ilgāk, un 2 stundas pavadīt karstā +25 grādi, fiziskās nodarbības laikā. Ļoti nogurdinoši un ļoti daudz spēku tiks patērēts. Redzam, šeit viena dāma tiešām spēkus ir saglabājis pamatīgi. Viena ir saglabājis. Taupījās un tad finišā ir mierīgi. Tas nozīmē, ka viņi nākamais varēja skriet pa distanci ātrāk. Un viss ar telefonu un mūziku. Varbūt vēl viena lieta, kas interesē, ja ārā ir augsts, ir vērts iekšā iesildīties, sagatavot to ķermeni tādu siltāku, vai tomēr tā iesildīšanās arī ir jāveic ārā? Es domāju, ka iekšā jau pirmkārt nebūs vieta, kur jums skriet, kur iesiltīties. Jūs varat iekšā sākumā palocīties, lokanības vingrinājums dažus vai muskuļus iestiept un saites. Un pēc tam uzvalkam galvenais iesildamies ar jaku, biksēm garajām, nevis tur izējam starta formiņā un cildamies. Saģērbamies tiešām kaut vai džemperīts jaka, bet vai pietiekam silti, tad paskrienam un pirms paša starta varam novilkt nostāvai pāris minūtes tikai atdziestam un skrienam. Bieži ārvalstīs ir tā, ka paņem vecāko džemperu līdzi sev uz starta vietu, kur tu viņu atvedīsies no viņa. Kur tu vienkārši ir izmest pirms starta un organizators savāks pēc tam. Tas nebūs tā kā atkritumi kaut kur, jā. Džemperīši pie starta, tas ir ļoti tradicionāli. Veci džemperīši tā, kur tev nav vajadzīgi, bet viņi sildi tev pirms starta. Ja nav kāds pazīstams līdzi, kam iedod, tad tieši tā vienkārši atvedās no esošā džemperīša. Nevis izmet miskastē mājās, ja tev viņš nepatīk, tad pietaupi startam kādā vēsākā posmā. Jaunieši arī. Braši 2.05, 2 stundas 5, un redzam arī tradīciju šeit Reizeknē, kāda nav citur, šķiet dāvā ziedus. Tieši tāpat kā pagājušā gada, dāmām dāvā ziedus pēc finiša, kas ir ļoti forši ideja. Tieši tā. Sievietēm vienmēr patīk ziedus saņemt. Pēc grūti pieveikt, teiksim, distanci. Redzam, šeit arī vīrs varētu atvasīt. Joku skaists skats. Pēdējā distances posmā piesaistījies. Jā, izskatās gan, ka pats arī ir skrējis un veicis citu distanci. Vai arī jau pabeidzis pusmaratonu noteikti, jā. Ļoti smuku un galvenais. Ka netraucē ratiņiem, jā, viņš tur izskriet tur līdzi. Vispār skriešanas pasākums tāds labs ģimenes pasākums, ka nāk visa ģimene, skrien visi kopā, viens otru atbalsta un pavada kopā ļoti patīkamu laiku. Jā, šeit 2 stundas un 6 minūtes. Principā
tām beigām. Arvien mazāk un mazāk paliek dalībnieki, kur ir distancē. Bet ziedi vēl ir. Redzējām organizatoram, tā kā viss ir kārtībā. Dāmas vēl tiks sagaidīts ar ziediem un neviena apdalīta netiks. Un, jā, tas, par ko mēs runājām, ik viens saņem medaļu un tas noteikti arī ir patīkami. Jā, varbūt tu neesi pēc rezultāta augšā, bet tomēr tu tiec novērtēts un tu esi pārspējis sev. Varbūt, es domāju, noteikti tas ir katram kā gandarījums, kā papildus motivācija trasē. Skriet, ja tev gribās izstāties nedaudz sānsduru vai nogurums pārāk liels, tu zini, ka tev būs medaļa. Tev būs kaut kāds atalgojums balva par to, ka tu esi veicis distanci. Tas ir ļoti patīkami jebkuram, es domāju. Cik gados var pievērsties skriešanai, nevis vienkārši, lai kaut ko noskriet, bet lai kaut ko sasniegt tavuprāt? Cik ir tas vecums, cikos vēl var sākt, teiksim, uz kāds ir vēlākais vai kāds ir agrākais vecums? Agrākais vecums, lai kaut, vēlākais vecums, lai kaut ko sasniegt pat sportiskā ziņā, ne tikai vienkārši kā amatierim. Vai būtu tā kā augsta līmeņa sasniegumi? Tādi, teiksim, Latvijas līmenī. Garajās distancēs. Big Bankā, piemēram. Vai Big Bang posmos sasniegt, es domāju, 16 gados vajadzētu. Tas ir pēdējais brīdis, jā? Ir, protams, zināmi talanti. Es domāju, ka noteikti var būt kāds apslēptais talants, kurš pēkšņi 20 gados sāk skriet un redz, ka 30 gados būs jau līderis tikpat kā. Ja līderu grupiņā pirmajā sešniekā, tāda arī ir, protams, cilvēki un viņš vienkārši vēl pagaidām varbūt nav atklājis savu talantu. Jo pusmaratonā arī ir, jo pusmaratons ir distance, kas ir arī vecuma grupās. Tieši tā, kur. Tiek apbalvot. Varbūt līdz cik gadiem var progresēt skriešanā? Līdz cik? Mana prognoze būtu apmēram. Ja godīgi, arī tas ir atkarīgs, kad tu esi sācis, cik ilgi tev ir bāze un kāda tev ir treniņa metodika, cik daudz tu esi trenējies. Aigaram Matisonam tu varēja pajautāt. Jā, Aigas Matisons. Viņam ir 40 pār, pie 45 tubojās. Jā. Viņam ir iet uz augšu vēl. Vēl joprojām tur līmeni, jā. Jā, un ļoti labi maratona distanci noskriet 2:30 aptuveni. Jā, 2:33 maratons, tas ir ļoti augstātīgs rezultāts Latvijas līmenim. Viņam drusciņu minūti pietrūk līdz Latvijas rekordam savā vecuma grupā, tieši tā. Ļoti. Nē, starp citu viņš laboja Latvijas, vai te nelaboja? Pusmaratonā. Pusmaratonā. Pusmaratonā šķiet. Bet tas arī notika tikko kā Lisabonā. Jā. Redzam, šeit viena dāma arī bija saglabājusi spēkus. Šeit bildes ar medaļām, rozēm, tā kā tas viss ir pozitīvi. Uz to visu ir prieks skatīties, ka cilvēkiem ir labs noskaņojums. Lūk, arī kamera pamanīja šī dāma. Ir finišējusi, medaļa ir saņemta. Un, jauka atmosfēra, patiesi pozitīvisms un nekāda naida starp cilvēkiem šeit nav. Nē, skriešana vispār un daudz sports ir raksturīgs ar to, ka visi dalībnieki ir smaidīgi un ļoti labi noskaņot, un tāpēc arī cilvēkiem patīk pielīdot šajos lielajos pasākumos. Tāpēc nevajag kautrēties. Jā, jo nevajag kautrēties, un ja kāds saka, kāpēc jūs nevarat vienkārši iet un skriet kaut kur mežā un tā tālāk, kāpēc jums jāpiedalās sacensību atmosfērā, bet tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc cilvēki piedalās. Jauni draugi arī, jā, protams, tiek sastapti. Tā pozitīvā emocija, tas ir tas, kas šeit tiek sasniegts. Redzam, ka kaut kādā brīdī cilvēki paliek mazāk, jo nav ļoti silts un pēc skriešanas nevajag ilgi vai ne. Arī dzēsēties noteikti vajag atrast laikapstākļos vai nofotografēties var, tur viens ar otru bišķi pārrunāt var, bet tad gan ir jāiet kaut kur pārģērbties vai pat uz vietas kaut kur vai kur somu atstāt. To var darīt arī ārā, bet galvenais, lai ir kaut kādas savas drēbes. Un tāpēc mēs redzam, ka arī cilvēki kaut kādā brīdī bija tā kā vairāk, bet redzam arī, ka trasē paliek arī mazāk ļaužu. Un arī ap finiša, starta finiša zonu paliek mazāk cilvēki, kas dodās kaut kur uz savām automašīnām vai pie saviem draugiem vai vienkārši uz mājām. Apbalvošanas ceremonija 2:30. Bērnus apbalvoja. Un tās apbalvošanas ceremonijas parasti ir vairākas, jo lai nav tāda ilga gaidīšana tiem, kur ātrāk beidz skriet. Redzam, šī kamera arī saskatīja vienu dāmu. Arvis Piziks stūrē Motoroler. Jā. Joprojām. Šeit kā prunājās. Jā, mūsu ritembraukšanas leģenda. Joprojām dažādos pasākumos stūrē gan moci, gan šajā gadījumā Motoroler, kā ir arī kamera. Mūsu operators kameru, jā. Pieredze šajā ziņā. Varbūt par atjaunošanās. Lai skatītāji zina mūsu varoņus. Jā, gribētos paprasīt par atjaunošanās procesu. Cilvēks, kurš pirmo reizi noskrien pusmaratonu, un, teiksim, godīgi tās ir bijušas mocības pirmajā reizē. Ko viņam darīt?
no fiziskās sagatavotības noteikti vajadzētu arī atsildīties tādā ziņā, ka palocīties, atslābināt. Nu, pāris dienas, es domāju, vajadzētu varbūt iziet vieglu krosiņu, nelielu atpūta, tā lai ķermenis atslābinās. Nevajag uzreiz aiznākamā dienā iet un skriet atkal garo treniņu, bet pakāpeniski vienkārši ķermenim dot atpūtu. Labi, paldies. Un, mēs noteikti tiekamies nākamajos posmos un tagad paskatīsimies vēl vienu interviju. Visu labu. Paldies. Paldies.